No tā, mūsu februārītis ir klāt. Janvārs veiksmīgi jau aizvadīts. Paskat jau šī gadiņa pirmais mēnesītis jau ir tā. Cik daudz, kas iespējams jau ir noticies katram. Par sevi es jau izstāstīju pusstundas garumā. Ļoti daudz notikumu bija, ļoti daudz. Un arī iekšējie vēl, protams, turpinās un zinu, ka turpināsies. Un vakar aizvakar, nezinu, pēc tās 25. nodaļas naudas grāmatiņā vienkārši. O, man tur vienkārši, diena jāsaka, beidzot, viss pielec, salec, saiet jā, ritīgi vēl praktizēšu arī, kā nauda ir jāprasa pareizi, un man tas tās sasmējās, viņa saka, es iereflektēju un ieraudzīju multenīti paralēli, kā tie tur būtnītes, viņas saņem tos mūsu pieprasījumus, atkal! Nemāk precīzi pateikt, ko grib, liekam gaidīšanā. Lai viņš gaida, lai gaida. Gribu vēl, lai gaida. Nevar pateikt, kāda viņam, cik viņam, ko viņam, neko nevar pateikt. Lai gaida. Ārās vienkārši tik forši, tā kā tāds prieks, ka tas viss tā, es tā pasmējos arī par sevi. Tik forši, bet tāds vieglums, dieniņ, mīļie, kāds vieglums nāk iekšā, es to nevaru aprakstīt. Ļoti daudz, kas liekas, viņš pats automātiski, viņš vairs nespēj tā, un viss krīt nost. Pats jau krīt nost. Pat nav tā, ka to jāņem un jāpurina nost. Viņš vienkārši pats krīt, pa tu ej, tu soli spēri, vairāk kusties, un vienkārši viņš pats krīt nost, jo nespēj izturēt, kad kustība ir. Kad ir iekšēja kustība, kad ir ārēja kustība, un visur ir ielaista šī te plūsma, un jā, tas, kas tur ir stagnējis, iestagnējis, viņš vienkārši nespēja tur vairs eksistēt. Tālūk. Man piedāvājums arī tagad mums rīta grupiņā, pagaidām esam ar Ingu, varbūt mums kāds vēl pievienosies, bet redzēsim, bet tik vai tā. Piedāvāju ar mūsu kārtiņu pavilkt sievietes dabu un kaut kā aiziet pārlecam arī uz vīriešu dabu, jo vakar produktu pakalpojumu, vakara grupiņā, es domāju, paga, man taču ir divas tās kavas, un paņemsim to mūsu otro daļu arī vīriešu. Nu, lai tā. Mums vakar 3 vīrieši izbira. Es domāju, kurš? Nu, visi jāņem. Vienkārši, beidzot pa mums, tā kā tā vīrišķā daļa vienkārši sabira, reāli nokrita, tas bija forši. Labi, es attaisīšu tad mūsu sievietes dabu. Sāksim meitenēm priekšroka. Ko mums citreiz mēs varam ar otrādi? Nav ko ieceklēties, kad... Viss jau tāpat tās ir mūsos. Tieši tā. Labi, mums visas grib kopā, labi, spaņu. Nu, ir auzas. Burtiski auzas. 9 auzas un labklājība. Pasties, jāparunā tik pa naudu. Kad tu tur? Dzirdamos uzreiz. Ei, mums šitāds nav bijis. Nu, paskatīsimies, ko mums auzas stāsta. 9, 9, 9, 9. 9. Man patīk tāda uzruna. Esi sveicināta, bagātā sieviete. Tevī ir tik daudz pieredžu, resursu, emociju un sajūtu, lai ieraudzītu savu dzīves pilnību, iegūsti mieru, līdzsvaru un baudi šo pārpilnību. Ja tev ir mērķi vai skaidri noformulēti nodomi, tad zini, ka tev tie izdosies gan materiālajā, fiziskā, gan emocionālā līmenī. Sasniegsi iecerēto. Tu šobrīd esi mātišķi dodoša, radot ap sevi mājīgumu, velti laiku tuviem un svarīgiem cilvēkiem, pagatavo ko gardu, pievērst uzmanību savam augumam un stiprini veselību. Galvenais, ka tas tekstīņš. Ja tev ir mērķi vai skaidri noformulēti nodomi. Nopietni, kāds, kurš tu klausās? Sakritības neeksistē. Redziet, kā lauks ir klātesošs, tā kā. Labi, auzas, un mums beigās būs, ko mums vīrišķā daba saka. Ingacīt, pādalies, mīļā, kā tev pagāja mēnesis? Jā, es tā domāju, ārprāt, es pieteicos uz Zoom, un es nezinu, ko runāt. Jo reāli, notiek jau visu laiku kaut kas ļoti daudz, un tieši ar vīru vakardien arī tā spriedām,
Mums ir randiņa diena un braucam no Rīgas, no restorāna un runājamies. Un es saku, bet vīrs, tu saproti, ka man vairs jau kaut kādu krietnu laiku nav tie, depresijai visādi tie stāvokļi, un tas viss nāk baigā komplektācijā. Un kamēr tu viņus atkod, tikmēr tu tā īsti neiebrauc, kas notiek. Un man bija tas stāvoklis, no kur es ļoti gribēju tikt ārā. Un beidzot, es tagad jau apzināti saprotu, ka, bet es jau labu laiku esmu tikusi ārā. Kad tā kā enerģija ir, un tad mauc tā, ka bez apstājas visu dara, mācās tādā kursā, šitādā kursā, vēl mājās, un nākamā dienā vienkārši beigts. un es viņam saku, bet klausies, cik sen es vairs šitā nedaru? Kurā momentā tas pazuda? Jo es uz to gāju apzināti, mācījos to visu atpūtu, visu to, un pakaļot visam, tagad ir randiņa diena, es uzpucējos, mēs braucam, un tā tik forši, un tāds kaivs, un tāds, es visu laiku saku vieglums, bet tas vieglums, tā gradācija laikam viņam ir bezgalīga, un viņa tikai nāk klāt, un es tikai spēlējos ar to visumu. Vakardien. Es laikam par tādām sīkām lietiņām, kādām ikdienišķām runāšu, jo tādi visādi lieli notikumi ir bijuši, jo viss kaut kas, bet negribās šodien neko nopietni runāt. Un vakardien piestājam pie staķīša, man ātri vajag uz dāmistabu. Un es ieskrienu iekšā, un zīram saka, man tur būs kods jāvada tajās durvīs, jā? Viņš saka, jā, man tā negribās iet uz stāvēt rindu un prasīt kodu. Es tā, davai, mīļie eņģeļi, gaismas spēki, iedodiet man risinājumu šai lietai, lai man nav jāprasa. Un es aizēju, es stāvu tagad rindā uz to tolti un domāju, interesanti, kā šis atrisināsies, jo man koda nav. Un pirms manis stāv vīrietis, un viņš tās rokas tā salicis uz aizmuguri un tur čeku. Un tieši pagriezts ar to kodu, lai es redzu. Vienkārši, kruta, Un šitā es visu laiku spēlējos. Kaut kas notiek. Mīļie eņģeļi, man vajag palīdzību. Augstākais es tur vēl kaut ko. Man pat meita jau kaut ko teica. Tā paprasa augstākajam es. Un tā es spēlējos visu laiku kaut ko. Ar materializēšanu ļoti interesanti iet. Kaut ko es izdomāju. Es tikai zinu, kā es līdz tam varu tikt. Bet es atstāju. Un tas atnāk pavisam savādāk. Pavisam ne tā, kā es biju domājis. Un man vienkārši sēžu mājās. Es tikai domāju. Un man atnāk cilvēks, kurš man palīdzēs, pats ierosina, klausies, es redzu, ka tev tur vajag palīdzību. Gribi, es tev palīdzēšu, bet ja tu negribi, tad nē. Un es tā smaidu, un liekas, jā, tik vienkārši. Es nekur neaizgāju, es nevienam nepiezvanīju, man vienkārši atnāk palīgā. Tik superīgi. Bet, lai es līdz tam tiktu, bija jāiet ļoti, ļoti tāds transformējošs ceļš, grūts ceļš, dabūt ārā no sevis visus tos melnumus. Kā visu jau nevar dabūt ārā. Mans garīgais skolotājs, kurš man vienmēr ir bijis autoritāte numur 1, viņš salīdzināja tādu salīdzinājumu, ka mēs strādājam ar sevi, un tas ir kā tāds gaļas katls, kur vārās kauli, un visu laiku tu tikai smelt tās pretīgās putas nost. Tīrs ūdens, viss kārtībā, jau viss. Un tad viņš atkal uznāk un atkal. Un tā ir, tu visu laiku kaut kas tev tur kasās tajā dvēselē, tu ņem atkal savus instrumentus rokā, blociņš pildspalvā, atkal raksta ārā, raksta. Jauna programma atklājās. Kā jauna, veca, bet jauna, ka tu to apzinies un ieraugi. Un tas ir forši. Ir forši
tagad, kad es jūtu tos reāli, tos ātros rezultātus, nodomāju, uzreiz nomaterializējās, nodomāju, vīrs uzreiz izdara. Nu, tā, ka tur tas kanāls, viņš vērās plašāk un plašāk, un tā ir tik forša sajūta. Bet, nu jā, nezinu, laikam vairāk nav tā baigi, ko stāstīt. Tāds. Nē, ļoti forši pasties no sadzīves, kā tu uzsvēri to, padalījies, ka tu iedīvi nodomu, cik ātri tas nonāk, un tu jau varēji arī neskatīties uz to roku un to čeku, vai ne, bet tas, kad tava uzmanība jau bija tāda, lai tu pēc tam arī, tu paprasi informāciju, un lai tu arī viņu pēc tam kaut kā uztver vai ieraugi, vai sadzirdi, vai, var sakot, jā, un tas ir, un ka tas ir vajadzētu tādā praksē jau, jā, ar šādām tas sadzīviskajām jau lietiņām, tad šito visu var pārnest tālāk uz tām it kā lielākajām lietiņām, ja? Bet viss, kas ir, tu redzi tos sakarus, kā notiek kanālā sakari, ja? Tu iedod informāciju, bet konkrēta. Tev iedod atbildi, un tu redzi, atkal iedod informāciju, tev iedod atbildi. Un īstenībā, jā, tik vienkārši, vai ne tik vienkārši, viss sāk notikt tik vienkārši. Un tagad redz, ka tas strādā, jau praktizējās, jā, nevis kā tur, ko tur man jāatklāj, kā tur varētu, bet viss ir īstenībā tik vienkārši, tikai paprasīt, kolosāli, jā, kad zinām jau, kam paprasīt. Man patīk tas, ka mēs jau tādā koplaukā esam izveidojuši, ka mums tas ir ikdiena. Nu kā? Tu tur brauc, un tu zini, tu brauc uz vietu, kur parasti vietas nav, kur nokt mašīnu. Tu zini, kam paprasīt. Un tu prasi, draugi, man tur vietiņa vajadzēs, lūdzu, atbrīvojiet man, lai es piebraucu, man jau tur tuvāk pie ieejas būtu jau vietiņa. Un viņa ir. Vai arī tieši viens tur brauc jau ārā, un tu paspēj iekšbraukt iekšā. Un tik daudz tādas visādas niansītas, jā, vai, vienalga, tev kaut ko vajag īpaši, bet tur tāda. Nezinu, svaigus avokādo, jo visur kaut kādi puspuvulši pārdodās, jā, un tu aizēji un vēl pa labu cenu, un vēl tiešām labi, un vienkārši, kur viņi ir. Un tad tepat laikā šo troksni, to blakus troksni, kas tāpatās te kaut kur apkārt ir, viņu tā noklusināt, kad mēs savu fokusu vairs neliekam uz to troksni, bet tikai uz to savu nodomu, uz to savu, uz ko mēs tenī dienā ejam. Un tad tās ļoti skaisti jau parādās, un man pašai tā sajūta ļoti patīk, kad es viņu sevi ieraugu, kad es varu to fona troksni ar lieko informāciju vienkārši jau noslēgt. Un īstenībā nevis kāds to izdara, bet es to izdaru pati. Un kur saprotu, bet es tā vienmēr varu darīt. Es tā vienmēr varu darīt. Es turpmāk arī tā varu darīt. Un tas vai šodien smaidu, vai šodien tas ir, protams, arī es savu pati to iedodu, lai būtu šī attieksme, būtu šis stāvoklis un vispārējais. Īstenībā šīs te skaistās iedvesmas lietiņas no šīm te sadzīviskajām, ikdienišķajām, arī, ka viņš ir un viņš jau parāda vispārējām. Mums te nav jārunā, ka zin, ka es tur kaut kādā jau 3. līmenī iegāju dziļumā, tur dzimtas 52. pakāpē atradu vienu programmu. Kas tur nav? Izlīd kaut kāds sūds, vai tā putiņa, kā tu saki. Protams, ka viņas nāks ārā, protams. Tas ir loģiski, ka mēs te esam ar visu kaut ko, bet tas ir tāds, vēl, atkal, labi, kas tu tāds esi? Labi, paldies. Un tagad prom no manis, bet paldies, kad izlīd ārā. Vēl nākāšais, ar tādu interesi un ar tādu jau citādāku attieksmi, nevis, atkal, cik var. Cik tur vēl būs? Būs, visu mūžu tur būs, ja, bet ar tādu, labi, mēs te nosmelsim nost. Ej tālāk. Bet tas ir tik forši. Jā, kaut kā. Un vispār, visa šī ziema, kāda viņa mums te Latvijā, es vienkārši, es baudu šo augstumu reāli un jūtu, kā vienkārši salst ārā tas, kam ir jānosalst šī brīdī. Daba vienkārši, un viņa tāda ieņēmusi šito pozīciju, un tagad stāv. Man šodien no rīta, arī, kad vedu bērnus uz skolu, vecākais dēls saka, es vispār nekad neatceros, arī viņa 15 gados, tā arī laikam nav bijis, jā.
kad vat kā uznāk mīnusi un turās. Taču bija tā nedēļa ir, nedēļa nav, nedēļa ir, un tā mainīga. Šeit kaut kā dīvaina, vat kā rekur stāv un rekur viņš ir, bet es vēl februāri vēl būs te mīnusi, jā, un cik smuki. Un jāsaka, nu jā, es atceros pēdējais, kad augstskolā bija tāda -20 kaut kas, un es vēl gāju uz lekcijām, atceros pusstundu, man tur no kopmītnēm bija, un forši tāda, satinusies biju. Bet jā, es saku, nu redz kā, šī ir normāla ziema, tāda agrāk bija, nu pa lielam, jā. Un tad viņi tā darīja, wow, tas tā, jā, un smuki, un daba guļ, daba vienkārši guļ, viss ir apsekts, kārtīgs sals, un viss tagad ir gulēšanas laiks. Un tūlīt, kad būs tas pavasaris, un jau īstenībā, ak, dieniņ, 8 no rīta gaismiņa jau. Tu jārā sildīt mašīnu un gaiš. Wow, skaidra debesīja, tur kaut kur fonā saulīt, tūlīt jau liekas, šī sajūta kolosāla ar visiem tiem mīnusiem, bet gaiss ir nomainījies, var jau just, un iet uz to otru pusi tik ļoti straujiem soļiem, un kad kūsā iekšā tā pavasara enerģija, un tik skaisti nāk virsū jau, kad gribas pilnīgi, nu jau viss, nu jau vairs tās kaut kāds tāds ziemas smiegs, man personīgi viss viņš tā kā ar to janvāru tur arī palikās kaut kas ar visiem notikumiem, bet tagad tās pilnīgi, vairāk tā kā arī pašu ķermeni, vēl vairāk, jau tā ar viņu tiek darbots, bet vēl vairāk viņu šiverēt, vēl vairāk viņu lutināt un sagatavot, un tad pavasarī doties un tā. Tā kā jā. Skaisti. Saulēkti, ak, Dievs, tik skaisti, tik tās gaismas un tās krāsas. Ļoti. Tad dāvā. Šitā ir otrā ziema, tāda interesanta priekš manis, ka ārējie tie laikapstākļi mani neietekmē tik ļoti kā agrāk. Agrāk ziema kā rudens klātā cauri viss. Ne enerģijas, nekā, vispār nekādas motivācijas dzīvot nebija. Un tagad jau ir otrā ziema, es tieši gaidīju interesanti, kā man būs. Es domāju, kaut kāda sagadīšanās pagājušajā bija, bet nē, un ļoti interesanti, es pat īsti nevaru izskaidrot, kāpēc tā ir, bet ir tā, ka enerģija paliek aizvien vairāk un vairāk, un nē, tas nav... Es tagad nelietoju nekādu magnīzu, to vienu burku izdzeru un viss. Man ir tāpat tās forši. Es nelietoju, man ir D vitamīna trūkums, dzelzs trūkums. Vitamīnos nav tā atslēga. Jā, mēs varam viņus dzert. Jā, ja viņi mums uzsūcās, ja vispār no viņiem ir jēga. Tur vēl katram savi jāatrod. Bet tā jēga ir kaut kur pavisam citur. Čota man tā liekas, ka tas ir galvā. Jo es tik daudz redzu cilvēkus sociālos tīklos, kas sūdzās par to, ka ziemas nogurums, tur būs pavasars, būs jau labāk, bet tas ir galvā, nav tā. Reāli tas tā nav. Enerģija ir pavisam kaut kur citur. Tajā mūsu ikdienā, ja patina atpakaļ filmu, kāda bija mana ikdiena un dzīve tos gadus atpakaļ, tad tur arī vasarā negribējās dzīvot. Būsim reāli, tie ir atkal tie meli sev. Jā. Slikts laiks, vēl kaut kas, visi jau tā dara, visiem jau tā ir. Man nav laika, man nav enerģijas. Vienkārši nav īstā motivācija. Ir pazudusi dzīves motivācija to, ka cilvēks nesaredz, kāpēc viņš dara to, ko viņš dara. Tā kaut kā. Un te iet forši roku rokā tā lietiņa, cik mēs laika arī veltam, lai vispār saprastu sevi. Pat neiedziļinoties tā, es pat neminēšu nevienu instrumentu. Nafik tos instrumentus uz doto brīdi. Bet elementāri savu ikdienā saprast, kas ir tas, kas man padodas, kas ir tas, kuras spēcīgi, kuras tiešām, kas ir tāda mana spēka lieta, ja, pieņemsim, labi, kaut vai, šo ziemu sapratu, pieņemsim, es ļoti labi māku šķūrēt sniegu. Arī ļoti daudz un forši. Jo tā ir fiziska aktivitāte, un tu saproti, ka tu vari, un tev patīk, un tu to vari vēl sadalīt, un rekur tas nozīmē, ka tu arī kaimiņam vari, kas jau varbūt ir, nav tik daudz spēka, bet arī palīdziet notīrīt vietiņu vēl kaut ko, kaut vai elementāri šādi. Saprast, ka tu vari piecelties agrāk, vai tieši otrādi, ka tu vari
nofokusēties, vai ka tu vari, ka tev patīk kārtība, labi, tev patīk mājās kārtība, nu tā kā kaut kāda sava kārtība, bet kas notiek iekšā ar tavu kārtību, kā tu tur taisi tos plauktiņus iekšā attiecībā par to, ko tu dari. Šitas man patīk, šitas man nepatīk, un vienkārši vat uzdot tos jautājumus, un tad taisīt to inventūru sevī, un vilkt ārā, kas ir tas, kas man padodas, ar ko es esmu laba, izdarīga, kas man tiešām pašu iedvesmo. Un šīs lietiņas izraujot ārā, izvelkot ārā, tā redzami, nu pasties, jau 5 lietas atradu, forši, akrekā, bet tur man tā kā vēl ir, tur kaut kur pieņemsim, redzu, tagad ir pasākums tur kaut kāds, interesē, un pieņemsim kaut kādā ciemā, bet mēs taču tur ir kā viens otru visi zinām, un kā tas tagad būs, kad es pēkšņi uz tādu pasākumu aizēju, viņi tur redzēs, ka es esmu ieradusies. Bet kā tēma man interesē. Un tāds tarakāns kaut kāds, bet vācu tagad redzēs, ka, pieņemsim, Inesa aiziet tur klausīties par to, kā forši tagad moderni, nezinu, angoru džemperīšu pādīt, pieņemsim, ja? Un visādi šādi momenti, viņi lien ārā. Bet tieši tā, un tas ir tā kā tāds izaicinājums, un es tad runāju par tādām, ne tik aktīvām vidēm, bet arī tādā vidē ceļās kaut kas ārā. Tad kāpēc man ir sajūta, ka kaut kas nav, vienkārši aizej, izdari un pieredzi to sajūtu, nu labi parādies. Ja tu esi sev uzlikusi uzstādījumu, ka tu esi kaut kāda, sazin kāda, un tad parādies, jā, es arī gribu iemācīties angoru džemperī šadīt. Kāpēc nē? Nu, lūk, tā kā, jā, tas mūsu garastāvoklis ikdienā no tā, cik daudz mēs sev zinām, un vai mēs zinām, kur mēs gribam doties tālāk. Un vai mēs zinām to, ko mēs darām ikdienā. Un ja nezinām, tad sākam vienkārši elementāri uzdot jautājumus. Kā tad es gribu? Un bez visiem šitiem, tas jau vairs nav iespējams, nav jau vairs tas vecums, nav tie resursi, to labāk uzsākt vasarā, nevis ziemā. Un tad mēs šeit arī forši vērtīgi pierakstītu, cik tikko izlikās ārā šitie šķērslīši, ja? Forši, ne? Un arī forša analīze ir, ko veikta. Un visu neskatīties, ne tā ni pasē, ne tur vēl kaut kas, ka ir kā, man taču viss ir, ar mani viss ir labi. Šis ir vajag interesantais, ja? Tev ir viss kārtībā, ja? Labi. Tas uzreiz tāds, es neko negribu darīt, jo man ir viss labi. Man nevajag neko, jo man taču viss ir kārtībā. Tāds. Tas arī tāds interesants posms, ka mēs nonākam šinī, ja? Ka man pilnīgi viss apmierina, viss ir labi un nav jau tā, ka jābūt, kad ir neapmierina. Bet tā kā mēs sasniedzam un ir tas, tagad varētu atpūsties, jā. Jāatpūšās ir katru dienu nemitīgi arī ejot ceļu, bet tas ir tāds interesants moments, jā, kā mēs atsakamies iet izaugsmē, kurā aicina jau tālākos solis par, bet priekš kam, bet ir taču labi, priekš kam. Ok, labi, jā, tur jau ir pamatā. Kāpēc tam? Piemēram, man te viens kursiņš, kurus eju, viņš ir online, viņu neklātienē, tur nav jābūt noteiktā laikā. Un es viņu tā kā biju nolikusi malā. Man tur vairāk kursus, kurus gribu iziet, viņi ļoti vērtīgi, bet tā, lai es nenojūdzos no tā visa. Jo tur ļoti, ļoti sāpīgi un paplašinoši kursi. Un es tā kā, nē, man nav laiks, un šitos visus ieslēdzu. Labi. Un tad manā dzīvē ienāca viens cilvēks, ar kuru es sadarbojos, un kaut kā man pēkšņi uzradās iedvesma, laiks, enerģija, viss, lai es šo kursu sāktu kustināt un skatīties. Un es kāpēc 40 minūšu lekciju, es paspēju 3 lekcijas vienā dienā iziet. Viss ir motivācija, Kāpēc tu to dari? Un ja mums ir atruna, ka tur tas ir slikti un šitas slikti, mēs negribam. Mēs vienkārši atklāti pateikt, es negribu tagad to kursu iet, tāpēc, ka es neredzu viņam jēgu. Vai atnāk man cilvēks, lai ar viņu es sadarbotos, man vajag šīs zināšanas. Un es esmu spiesta pacelt savu pakaļu un sāk kaut ko darīt. Viss, cik vienkārši. Mēs nemākam iet attīstībā bez kaut kāda spiediena. Nemākam vēl. Un arī tās vēlmes. Ir tik maz vēlmes mums patiesībā, kuras ir mūsu īstās. Jo
mūsu galvā ir viss tas, ko mēs esam salādējuši no mammas, tēta, vectētiņa, vēl kaut kā, un no visas dzimtas rindā, ko mēs pat nezinām tos dzimtas savus baroņus, un vienkārši kaut kas ir iekšā. Un man ir jābūt biznesmenei. Man vajag? Kāpēc? Kāpēc man vajag? Kurš šito domu domāja? Kurš dzimtā bija biznesmenis? Kurš tiecās? Nav jau runa par to, ka nevajag to darīt. To var darīt, un pat no dzimtas no tā cilvēka, kurš tajā biznesā ir baigais šiškabīs, ka tu no viņa vēl dabū enerģiju, ja tu māki no viņa paņemt. Bet saprast to, kāpēc, kas mani ūda, man viens pazīstamais arī. Viņi ieiet ar sievu veikalā, mūzikas instrumentu veikalā, pirkt viņai klavieres. Viņš skatās, viņš māk bungas, un viņš skatās uz tām bungām. Kā viņam gribās, viss viņš tūt nopirks sievai klavieres un sev bungas. Un viņš stāv uz tām bungām, skatās. Viņš māk spēlēt, viņam patīk roks, viss pārējais. Viņš saprot, ka tā ir viņa tēva vēlme, jo viņam tēvs ir muzikants. Un viņš saprot, jā, viņam trakoti gribās, jā, viņam patīk, bet viņš nopirks un nometīs dzīvoklī, vienreiz paspēlēs un viss, un tas stāv. Un tā ir ar tām vēlmēm. Mēs kaut ko nopērkam, mēs kaut ko dabūjam, mēs kaut kādos kursos ejam, vēl kaut ko daram, bet viņš neiet uz priekšu. Tāpēc, ka tas nav mūsu, tas nav vajadzīgs. Un tad, kad arī šitās te bērnības vēlmes liekas, kā tas bija mans bērnības sapnis par lauku māju, par viensētu no mana stāsta. Es bērnībā, labi, tas ir tā, sākšu ar to, ka es vīram visu laiku skandinu, vispār visu dzīvi es skandinu to, ka man vajag lauku viensētu guļbūvīti meža vidū. Vajag un viss, un tur būs dīķis un priežu mešs un baigā laime viss. Tur fejas dziedās un eņģeļi lidos. Un es vīram šito saku, un tad es sāku, nāca visu šīs te prakses, kā ieskatīties tajās vēlmēs, un sāku visu šķetināt. Es vīram saku, bet klausies, man vairāk nevajag. Man nevajag to māju. Man nevajag viensētu. Tas neiet kopā ar mani, ar to, kas manai dvēselē padomā. Tā ir manas bērnības vēlme, jo es aizbraucu bērnībā līdzi mammai pie mammas draudzenes Omītes, kura dzīvoja tajā guļbūvē, super skaistā vietā, vienkārši dievīga vieta. Un visu programma gatava, tev vajag māju, viensētu. Kur es ar viensētu tagad likšos? Es tagad dzīvošu tajā dzīvoklī, man ir tik superīgi kaimiņi, man ir tik superīgi cilvēki apkārt. Kur es guļbūvēju viena pati? Nekā, man vajag tos cilvēkus, man vajag ar viņiem runāties, es kaifoju, es baudu, un tas ir tas, kas man tagad ir jādara. Ja es aiztīšos uz to mežu, un kāds ir pasaulē labums no tā, kāds man no tā labums, bet es izpildīju savu vēlmi. Oi, šitas ļoti labi pateici. Jā, jo tāpat laikā mēs pavaram iespēju šeit. Ja man atnāk tāda sajūta un es vēlos, un līdzīgi kā tu izdarīji, jā, ka tu viena aizbrauci no ģimenes uz brītiņa prom pabūt, vai ne? Paņemt un noīrēt kaut vai, nezinu, vasarā vai kāds skaists vai pavasarī laiks, un tur, nezinu, uz nedēļas nogalu, varbūt uz nedēļu, jā, bet atļauties to, ka es varu tādā arī pasaulē padzīvot, jo ir iespēja izīrēt. Un šie šķēršļi, kas nāk virsū, tad tagad pa nedēļu kaut kā 1000 kaut kur atstās, pieņemsim, ja, kas vienkārši, ka prāts uzreiz jau joprātā. Jā, protams, tāpēc, ka es to vēlos un man nav jāpērk īpašums, bet tur ir viss sakārtots, viss tā, es atbraucu, es izbaudu kaut kādu laika periodu šādā vidē, un es aizbraucu un atkal eju projām, tur, kur man, jā, tālākās gaitas vairs neesmu piesieta vai kaut kā tam līdzīgi, kas nav slikti, jo citam ir tas aicinājums tur būt. Un viņš pievilks ar savu enerģiju tur cilvēkus, atkal pievilks, ka tur brauks un būs kustība. Bet es, kad es arī šādi pat esmu aizdomājusies par daudzām lietām, kas kur kā, un tagad arī, kad mēs, labi, mums tīšām ir telpas spējas, ir nepieciešama māja ar vairākām istabām, tīri priekš bērniem, lai viņiem ir sava arī vieta, un mums pašiem ir sava vieta, bet pa lielām, kā es arī Andrim teicu, bet tā
nav ankura vieta, un labi, tas būs periods, ka mēs tur būsim, nu, kā visi, jo tāpēc, ka tot viens izaug, nākošais, nu, es nebūšu uz vietas sēdētājs kaut kāds, es varu teikt, es kaut kāds, 2 mēneši varētu kaut kur tur padzīvot, kaut kāds 1 mēnesi tur un pa pasauli vienkārši tā, nu, pastīties, kur man gribās, nu, šodien rītā, kur kas kā. Bez liekām mantām un tā vienkārši, ko vajag uz vietas var nopirkt, ko vajag atstāja, nevar pārvest, ņem nākošo. Nu, tā, ka tāda, nu, tas ir tas, ko es sevī jūtu, un kad es vispār atļāvos kaut ko tādu sev atvērt, kā tas ir, tev jābūt vienai vietai, kur tu esi, nu, kā, nu, zin, kā nāk tas vecais virsū, tas, nu, kā ir taču tā sava dzimtas māja, kuru tagad no paudzes uz paudzi jātur, jā. Ja kas gribēs, var tur turēties. Protams, kad uz Latviju nu tā, te būtu, jā, protams, bet arī šeit es varu ik pa laikam paīrēt īpašumu, pieņemsim tādu arī lauku īpašumu Vidzemē, pēc tam man sagribās kaut kādus, nezinu, pusgadu paīrēt īpašumu Kurzemē, un pēc tam man gribās, nu, kaut kā tādā veidā, un vairāk laist šīs te iespējas, tu vari būt visur, un vienmēr atcerieties to otru pusi, kad, nu, īpašumi prasa apsaimniekošanu, ja, nu tā. Protams, ja mēs esam saimnieki, mums patīk darīt un čubināties, nav problēma, tas ir kolosāli, un tas kādam noteikti tā arī būs, jo tas ir viņas sirds. Bet tas variants, kad es arī saskaros ar to patiesību, ka tagad, nu, tas viss būs jākopj, tas viss būs jāuztur, un tas ir laiks, un tā, ok, darīsim, bet arī tādā brīdī nepakautēties, ka kaut kādā brīdī varbūt būs dārznieks jāpalūdz kaut kāds, vai cilvēks, kas var palīdzēt sakārtot arī, nu, tīri laika, nolūko kaut ko tādu, vai to pašu arī kaut kādu iekštāpu, kaut kādu uzkopšanu, vai kas, vai paši mēs tiksim galā, nezinu. Bet katrā ziņā dot to iespējām nākt rekur, un, jā, un vēlreiz atgriežoties, kā tu teici, vai tā ir tiešām mana vēlme, vai tas ir kaut kas cits. Un to atpazīt. Vienkārši atpazīt, un nejusties tagad, oi, kā es tā tagad drīkstu domāt, jā, nu kā es tagad tā mācīju man tā un šitā, es tagad šitā, jā, nu jā. Tāpēc, ka tas ir pilnīgi citādāk un citādāks. Kā mums forši aizgāja. Jā, sanāk jau, mēs dzīvojam pavisam savādākā laikā. Tās visas, tā, man ir tagad jādzemdē bērni, man tagad ir vajag tik bērnus, un man vajag māju kredītā. Tas nekas, ka īstenībā man darbs ir online varbūt, un vīram ir online, un mēs varam vispār jebkur dzīvot. Tas viss ir, nu jā, tās pagātnes programmas, bet laiks mainās, mēs esam pavisam savādāki. Un mums nāk tā brīvība. Mums nāk brīvība galvā par naudu, par visu. Es krietnu laiku sev tā kā pārmetu, ka man nav savs dzīvoklis, ka nav nopirkts. Un tad vienkārši vienā momentā es tā dziļāk paskatījos, nu kur tad nāk tā, ka tev jābūt savai mājai? Nu, un manai mammai ir sava māja. Viņa tur dzīvo, nu labi, jā, viņa ir baigi laimīgā, viņa nekur nav kustējusies prom no tās mājas, viss ir tikai ap to. Un vai tā ir dzīve? Labi, tā ir, viņai pieaudzis cilvēks pašas izvēle. Bet es to negribu. Es negribu uz sevi piesiet, un es saprotu to, ka mēs pārvācāmies šeit, es jau tagad nezinu, 2. gads vietlaikuma vai pāri jau. Mēs dzīvojam te, mēs kaifojam. Bet es zinu, ka es negribēšu te visu laiku dzīvot. Es gribēšu kaut kur citur. Es nezinu, Latvijā, ne Latvijā. Tā kā tu saki, tu paņēmi tur, pabaudīji, un tu esi sevi neesi pieķēdējis, neesi salicis kaut kādus ankurus, un tu vienkārši baudi, tu redzi pasauli plašāk, un tas taču ir tik vērtīgi. Un bērni, ko viņi iegūst, kad redz, ka nav jāsēž vienā vietā. Protams, to var darīt, ja tas ir tas aicinājums, bet nē, es arī to nesajūtu kā savu, ka man būtu kaut kur jāpiesienās pie vienas vietas un tur jādzīvo. Tas ir, baismīgi. Priekš manis. Tieši tā arī, kur katram mums kaut kas savs. Labi, mīļie, mēs to laikam tad noslēgsim, lai šis būs mums tāds dialogs ar Ingu par mūsu pārdomām un sajūtām, jā. Bet katrā ziņā tā, es atgādināšu tādu lietiņu, kad izmantojot, lūdzu, tev bišķi tā kā vēl nozemēsimies ar visām 4, 2, nezinu, uz zemes un atcerieties tā, labi, laiks iet, laiks vienmēr būs, nebūs vienalga, ir viņš vai nav, bet tiešām aicinu ar katru reizi
teiksim tā, es koplaukā jūtu arī pati to konkrētība, vairāk nāk konkrētības un tas atbalsts, kas ir ar mums visiem kopā, droši spērēju šos neērtos soļus un izmantoju to, ko lauks dod. Droši, ja nepieciešams kādam ierunājiet šeit vienalga, un es saku, ja vēl projām kāds kautrējās no tā, ka mēs te visi esam savējiem, bet ja tomēr, un ir kaut kādas intīmākas tēmas, tu vari pat taisno arī man ierunāt vai ierakstīt, bet katrā ziņā, lai kustās lietas, nesēdiet, laidiet ārā, nekautrēties, tāpēc, ka arī tava izlaistā emocija var kādu iedvesmot, jo kāds līdzīgi jūtās, ja? Tur katrs savā kaktiņā, bet tāpat laikā, parādiet, kad ar jums kaut kas notiekās un drosmīgāk ejam uz priekšu. Ja tāpēc, ka šis laikmets, jo viss laiks, kas nomainies, tas būs tagad par to vairāk to savu autentiskumu, savu tīro. Mēs vakar arī pēc produktu un pakalpojumu zūmiņa, vēl ar vienu meiteni individuāli, pārmaiņu, meitene par pārmaiņu, aizmirsu, jā, Anni, jā, pārmaiņu, kā viņa teica, pārmaiņu veidotāji, jā, Viņa saka, tikai tā, jo dabiskāk tu vari, brīvāk tu vari, kāds tu esi un aiziet vienkārši. Un tad tu vari kolosāli trenēties šo te, nevis, kā man tagad izskatīties, kā man ko, jā, vienkārši šeit mēs varam, cer to, ka mēs verbāli kaut to izsakam, ir kur tā, un nekautrējamies par to. Vienkārši izmantoja to iespēju, kas ir, viņa reāli ir kolosāli iespēja, jo arvien vairāk un vairāk mēs tās pulciņš paliksim arī lielāki un spēcīgāki, un tas ļoti iedrošina iet to savu ceļu vēl drosmīgāk. Tāpēc, ka tu vienkārši beigās saproti, ka tev viss ir kārtībā, tu esi pilnīgi normāls, un tu vari iet un darīt tieši tā, kā tu gribi, un tas ir kolosāli, un viss par to priecājās. Ja? Tā kā vienkārši tāds atgādinājums droši nesēžam, negaidam, tie, kas mums tur kaut ko tur stāsta, tur foniņā tās šaubiņas vai kaut kādi tie visi mūsu tarakāniņi. Lai viņi tur saka, bet aiziet, kas saka, tāds bišķi tāds, kā man 2 laikam man bija cilvēki tā nosaukuši, viens, kad es esmu tā kā dacis pie pakaļas pielipis un nelaišos vaļā, un atkal Ines iet un tā kā pa dibēnu uzdod, aiziet, bet nevis tā slikti, bet tā, papiņā nesēžam, augšā, pa solīt uz priekšu. Zinu, ka es no tā vairs nekautrējos, tā ir viena no manām izpausmēm, un es viņu lieku lietā. Vienkārši tas manī ir, un es labprāt ar to tagad miedarbojos, jo kaut kāda mērķa labad, jā, un tā vīzija man ir skaidra, tas redzējums arī ir skaidrs, un jā, un tur šīs te īpašības ir nepieciešams, tā kā aiziet. Vajag spēt, tāpēc tā, ka tu liec runāt, dēļ tā, ka es nācu pašā sākumā un runāju tāpat grupiņā, tikai dēļ tā man aizgāja vispār visa runāšana Instagramā. Tikai dēļ tā. Tagad tas ir tāds ļoti labs. Tiešām, tad nav jādomā. Bez kosmētikas nosalušu degunu vēl kaut kāds ierunā, pasaki. Un tas atverās un aiziet tālāk. Un tu vari darīt to, kas atkal tev ir tieši tev jādara tālāk. Jo runāšana, kur mēs varam tikt bez runāšanas? Nekur. Jā. Paldies tev par to. Redz kā, jā, ja to var redzēt, tas kā tu tagad bliez vienkārši, tu tā, katru reizi vienkārši, yes, un galvenais, ka tā ir tāda pārliecība, tur jūt, ka cilvēks tur reāli ir pārliecināts par to, ko runā, un tas tāds nav kaut kādā skolā kaut kur apgūts, bet tā ir tava prakse, tavs treniņš reāli, ka tu vienkārši esi visu laiku runājis, un tāpēc paldies tev par to. Ka mums izleca ļoti interesantā rododendrs, diplomāts, vīrietis, bet interesanti, bet tik skaista rododendra un tāds kostīmiņā, es nezinu, kas tur būs, pastīsimies, ko mums diplomāts tālāk mums ceļa kājā iedos. Mums būs interesanti, apvienosim sievišķu, vīrišķu, kuras bija agrāk, bet redzu, kā visam savs laiks, acīm redzēt. Vajadzēja taču abas divas, bet tā. Bet mēs to visu, ko dzirdam, mēs caur sievišķo savu, ja? Klausamies tā kā sievišķajā daļā, vīrišķā daļa. Tu esi dekoratīvais kociņš, pie kura visi plešās nobildēties. Nedz Dievs, kurš visiem visu piedod, pieņem un atlaiž, nedz arī vēlns, kuram jāatriebi viss pasaules ļaunums. Visu pirms tu esi dzīves cilvēks ar dvēseli, garu un miesu, ar savām vēlmēm un vajadzībām. Šobrīd to svarīgi atcerēties. Gaismas un tumsas līdzsvars ir augstākā dzīves māksla.
Tas ļauj tev piedzīvot sevi vislabākajā versijā, kad gribas nogalināt pašā saknē, iznīcināt, pasakot visu, ko domā, varbūt labāk paklusēt. Dažkārt jādara kas tāds, ko tajā mirklī absolūti negribas. Tāds ir šis teātris, kuru saucam par dzīvi, tāpēc vienmēr atceries, tu pirmkārt esi dzīvs cilvēks, nekad nezaudē cilvēcību, un tikai pēc tam kļūsti kādam ērts un komfortabls. Vēl kaut kāds klausās aiz pleca te. Jā, vienkārši 35. perfekti. Jā, diplomāts, divnieciņš kaut kā ir kopā, astotnieciņš, vispār superīgi. Jā, ot katrs var kaut ko savu paņemt. Es nobildēšu, ielikšu ar kā mums tur, jā, vau. Paldies, Rikā, paldies Koplaukam, un paldies, jā, kad ir jādara tas, ko negribas. Tāpēc, ka tas aiznesīs uz izaugsmi. Tāpēc, kad mēs izšķirtināsim tas, ko mēs negribam, mēs sapratīsim, ko mēs gribam. Un tā ir kolosāla tāda vietas atbrīvošana no vecā un jaunā ielaišana, un hop, tagad tu zini, kas tev stāv uz tā plauktiņa un kāpēc viņš tur stāv. Skaidrība, konkrēta skaidrība. Un tas uzreiz iedod drosmi un motivāciju. Lūk, par ko mēs sākām arī. Motivācija, kur viņa rodās, jo tu vienkārši zini, kur kas tev stāv, kas notiek tevī pašā iekšā savos plauktiņos un ko tu šodien esi gatava darīt. Tā kā mīļiem, lai izdodas skaists februāris. Sagaidīsim arī pavasara mēnesī, un tad jau martā dalāmies tālāk par visiem procesiem, bet atkal atgādinu, ja ir uz sirds, uzreiz laižat čatā iekšā, negaidiet to pārmaiņu Zoom aktu dieniņās. Nu, ir jums notikums, padalieties, mēs visi papriecāsimies, atbalstīsim, pat ja mēs atbildam, neatbildam, nu negaidiet, neekspektējiet, ka būs reakcijas, bet vienkārši ielaižiet un, kā no saka, sevis izlaižiet ārā. Izlaižiet, hopā, viss, un viņš tur aiziet, viņš tur dara visās brīnumlietīs. Un tad jau mēs padalīsimies atkal savās sajūtiņās. Nu, ko pagaidām saku, jā, paldies, un tad jau tiekamies martā.